hei, esmu super filmētājs un man ir 10 gadu pieredze. Izšķēdījāt Niklāvam dronu. Jā, izšķēdīju Niklāvam Phantom 3. Šī 28. gada sezona ir vissliktākā, kas ir bijusi. Tā, ko mēs varam darīt, lai šo ātri izrisinātu? Ka visums redzēs, ka jūs cenšaties un viņš jums dos pretī. Aleksandra brokastis ir 4 kāruma sieriņa un kafija. Different podcasts, aiz skādra epizode 2. Šodien mēs tikai ar Aivītu esam. Atbildēsim uz jautājumiem, ko jūs mums uzdevāt Instagramā. Jā, par laimi arī kāds arī kaut ko uzdeva. Jā, nebija tā, ka bija pilnīgs klusums. Jā. Ilgi netaisīsim intro, sāksim ar pirmo jautājumu no Infovisuals, no Klāva. Location scouting tips. Sāksim ar tevi, Aivītu. Pasaki savu tipu. Location scouting tips. Principā nav, man liekas, baigais tips. Ir vienkārši vienīgais tips, ko var iedot, ir būt neatlaidīgam maksimāli. Un tur visu laiku ir jāpieņem vārds nē, vienkārši visur. Mēs tikko pēdējais, kas mums bija lielais projekts, tāds bija ar Marko. Un tur bija, pieņemsim, lokācijas tā, kad vajag, pieņemsim, muzeju, kaut kādas, pieņemsim, vai pili vajag, ja tev var atteikt, pieņemsim, 5 pilas, un tas var notikt arī pēdējā dienā. Tā kā vienīgais tips ir laikam location scoutingam vēl viens, ko var iedot, ir, ka tev vajag plānu A, plānu B, plānu C, un ja tev palēmējās, varbūt arī plānu D, jo tev var vienkārši pēdējā dienā viss izjukt. Tas pats ar, man liekas, ar production arī, principā. Jā. Es pateiktu tādu, ka es baigā pieredze nav ar, tādu brutālu location scoutingu, bet kas man nāca prātā tagad ir vienkārši biežāk staigāt ar kājām vai ričuk braukāt un braukāt pa nepazīstamām vietām. Tieši ar to mērķi, ka tu kaut ko ieraugi, tu nofočē vai arī saglabā ar to lokāciju uzreiz. Un tev ir uzreiz, tev ir idejas, tu meklē referenci, to arī vari paskatīties savā kaut kādā galerijā, ko tu meklē. Es agrāk biju location scouts, tur citu kino, man bija bieži jābraukām, bija Google Mapos, vienkārši tā kā atzīmē ar piniem tās vietas. Viņas pēc tam nodara arī nākotnē, tu vienkārši skaties, kur bija tā vieta. Jā. Arī sekot grupām kaut kādām, ir īpaši kādas lokācijas interesē, ja tas ir kaut kāds abandoned prikols, sekot tiem pašiem rooftopiem un līdzīgiem. Ir arī abandoned places Rīga Facebookā. rooftopam, jā. Tā kā vairāk staigāt. Mazāk austiņās, vairāk, lai ir bišķiņi garlaicīgi, tad tu arī skaties pa labi, pa kreisi un gan jau kaut ko atradīs. Vēl viens, laikam, vēl pēdējais tips, ko varētu iedot, ir iekačāt Blackmagic apu. Jā. Blackmagic Cam, ja tu brauc uz lokāciju un tu zini apmēram kādu kameru tu filmēs un ar kādu focal length tu filmēs nosacītajās vietās, vienkārši tu vari šajā aplikācijā ielikt apmēram tās krāsas, to kameru milimetrus un vienkārši paskatīties plus mīnus, kā tas izskatās. Tev par to būs vienkārši plusiņš, ja tu kā location scouts aizsūtīs bildes, jau ar to nosacīt to focal length, nevis vienkārši 0,5 režīmā safučēt ar iPhone. Un ir tā bieži, ka tu pasties, nice lokācija un aizbrauc uz vietas un viss ir saspiests, jo vienkārši 0,5 viņš izbojā visu. Tieši pa maz vietas, latiem leņķim, ja tev ir kaut kāds. Tāpēc tā. Kas mums ir tālāk? Tālāk mums ir Edvards Dominiks. Viņš ir uzdevis mums jautājumu, kā savienot AI ar editing, padarīt to efektīvu. Mums ļoti patīk AI, tāpēc var iedot tev sākt. Jā. Es personīgi esmu mēģinājis dažus pārsvarā uz šo podcastu. Un teikšu godīgi tā, ka vienīgais, kas bija bija DaVinci, tas iesaistās skaņas miksers, kur tu izvēlējies, ka tu samiksēji uz YouTube un viņš tos levels visus uztais un tam līdzīgi. Bet es tālāk gribēju pats kaut ko iekoriģēt vēl. Es nesapratu vispār, ko viņš tur izdarīja. Kur viņš kādus plugins uzlika, tam līdzīgi. Es gribēju voice isolation uzlikt, uz kuru man to ceļu likt. Tāpēc es viņu vairs nelietoju. Un arī auto podkastam. Ja mēs divatā runājam, viņš strādā kā ir trešais cilvēks, viņš nesaprot, kas ir koplāns, un tas viss notiek tā, ka pa lielam tev tāpat ir jāiziet vēlreiz cauri tajam podkastam, un jāpaskatās, kā tas viņu samontēja. Tāpēc man pietiek ar to, ka es vienu reizi pats viņu ātri uz multicam saspiežu, kā man vajag, un es aizsūtu viņu tur uz pārbaudi. Tas ir par podkastiem. Par pārējiem video grūti teikt. Es esmu izmantojis vienam video reklāmas AI, bet es mēģināju viņu tā ielikt, lai viņš gaumīgi izskatās. Nevis, tur uztaisīt crazy transition, ka visi saprot, ka tas ir AI. Tas būtu tā, bet ir daudz pieredzes, bet reāli profesionālā darbā ļoti maz tiek izmantots. Varbūt arī mums vienkārši pietrūkst, man liekas, tā kā
tās zināšanas vēl tajā vidē. Jā, Varbūt, ka tu vari Klaudam Protams. iebarot kaut kādu kodu, lai viņš to podkāstu samontē labāk ar to koplānu redzēt un vispār, jo vienkārši mēs to tā kā tik labi nepārzinām, un es teiktu arī varbūt nosacīt, ka mēs negribētu varbūt pārzināt tik ļoti, jo es gribētu laikam, lai vienīgais, ko AI atvieglo, ir principā tas sagriešanas process, kas ir tādām lietām, kā, nu, piemēram, konkrēta scenārija izstrādāt lietām, kā podkāsts, un mums nemainās vide, mums ir tikai 2 runātāji un, pieņems, vai intervija. Tā kā tādas lietas, ja viņš spēj to izdarīt un sagriezt, super. Pārējais viss kreatīvajā vidē, ja jūs gribat iesaistīt AI, lai padarītu savu tā kā kreatīvo vidi efektīvu, nu, tas ir tāds slippery slope. Man liekas, ka to nevajag darīt vienkārši. Principā labāk. Tā kā jo beigās mēs varam pajautāt savu jautājumu, ko mēs darām ar to AI. Mēs atvieglojam procesu. Ok, bet tas process ir viss tā esence, ko mēs darām. Tad priekš kam mēs to darām? Nu, tā kā, ja mēs atvieglosim visu, tāpat kā mums uz laukiem parādījās traktori, kas vienkārši ietaupa cilvēkiem fizisko slodzi, lai mēs nenomirstam visi tik ātri, vai ne? Tas ir super. Bet šajā gadījumā mēs ilgāk iziesim ārā ar draugiem pafilmēt, vai ilgāk pasēdēsim pie datora un parunāsim kopā Discordā. Tas neiedod mums baigo mīnus. Mēs pazaudējam it kā laiku, bet kur tu gribi citur viņu tērēt? Ja tā ir tava lieta, kur tu citur viņu tērēsi? Principā vienīgais, ko AI drīkst atvieglot, ir process, kuru tu negribi darīt. Kas ir tā sagriešana, varbūt, pieņemsim. Bet arī uz mūzikas klipiem. Es negribu, lai man mūzikas klips sagriež AI. Jā, laikam, ka tas kā viņu var savienot, bet atkarībā, ko tu varbūt tā esi arī. Jā. Jo es esmu vēl mēģinājis ar AI fotogrāfijām, kad tu safočē, piemēram, pasākumu, tu Lightroomā iemet visas bildes, un pēc vienas bildes tu uzliec viņam tasku, lai viņš ekspozīciju safiksu, un līdz tai nulītē saliek. Nu, arī, zini, kā tev tāpat ir jāiziet vēlreiz cauri tām bildēm, un jāpaskatās, ka viņš nav kļūdījies. Tā kā, ja viņš ietaupa, es nezinu, tur 10% laika, ok, bet tas ir tas pats, kas, zini, tev piedzimst bērns, tu viņam iedod tasku, tu aizēji nokrāso šķūni. Tu jau ies pārbaudīt, kā viņš to izdarīs. Un tāpēc tu gribi vēlreiz iet cauri tam visam, ko tu iedodēji tasku vai nē. Es personīgi laikam uz doto brīdi nē, jo man patīk taisīt kvalitatīvu produktu, kam es varu uzticēties. Jā. Vienīgais varbūt saka, ja tu esi nodarbojies ar kaut kādu tādu certain, tā kā tiešu nišu, kur tu gribi tā kā laist ārā vienkārši nenormāli daudz kontentu, kurš vienkārši iet apritē, tu vari izmantot viņu. Tā kā, viņš kaut kam iebarosies un kaut kam arī patiks, visticamāk. Mēs tās darījām arī, nosacīt darījām, tāpat gāja visam cauri, tā kā tiem TikTok izgriezumiem. Bet tāpatās, it kā viņš tev viņu sagriež, bet tev jāaiziet katram cauri, jānomaina tur, piemēram, kaut kādas angles, vai tur, beigās tu izdari gandrīz to pašu darbu. Es ticu, ka AI var izmantot kaut kādās vietās, tur, kur notika reāla laža, un ar AI tu viņu var izglābt. Tikai, zini, podkāstu laikā viena kamera noraustījās, un nav tās 3 sekundes, un tu uzģenerē to, ka cilvēks vienkārši sēž, labi, tas ir piedodami, jā. Bet, kad firmas sāk ģenerēt cilvēkus, kuri neeksistē un kuri stāsta ar robotīgu balsi par savu produktu. Vai tu reāli gribi, lai tavu produktu reklamē reāli robots, kuram nav nejūtas un cilvēki to redzot? Tāpēc es esmu mazliet pret to, jo es neesmu visā tā iekšā. Laikam maza piebilde, tu tikko tieši pieminēji par to pielietojumu, kad ir laža. Jā. Vienīgais, kur mēs varam padarīt efektīvāku visu vidi ar AI, kad tu edito, ir izņemt ārā statīvus no bildēm, izņemt no bildēm ārā visu, no video izņemt ārā visu, tas After Effects, tas Generative Fields. AI termins jau ir aizgājis tik tālu, ka zem AI jau cilvēki... VFX liek. Nevis liek, bet, zini, daudzi cilvēki jau, kā lai saka, viņi... piedod to, ka mēs taisam cleanups un tam līdzīgi, jo tas arī ir AI, ķipa Generative Fill ir AI. Protams, AI jau nav nekas jauns, tas ir diezgan vērts lieta.
Jo AI tagad ir tā kā milzīgs koks ar atzarojumiem. Mm. Zini, šeit mēs taisam storyboardus, šeit mēs vispār ģenerējam cilvēkus, kuri neeksistē, kuri stāsta par produktu. Tas ir plašs jautājums. Jā, vēl pareizi tikko pateicu storyboardus vēl arī, piemēram. Bet arī, ja jūs gribat lielāku projektu taisīt, noteikti labāk paņemt kādu cilvēku animatoru, ja budžets ir nenormāli maziņš un ir ļoti maza kapacitāte un neviens nemāk zīmēt. Tad arī tur ir forši, ka tu vari iebarot to modeli, kas ir pati modeli klipā vai reklāmā. Un tu apmēram saproti. Tāpat, nezinu, mēs tā darījām, un mums neviens kadrs neizskatās pat 50% tuvu tam, ko AI bija izdarījis. Vienkārši tas ir tā kā, lai tu saprotu to ideju, jo tāpat jau ko storyboardā zīmē tā kā plus mīnus to anglu un kā tu to gribi filmēt. Viņš vienkārši tev to vizualizē vēl labāk, lai tāds kā parasts klients var saprast, vairāk uztvert, jo mēs jau, piemēram, uzzīmējam tās karikatūras, mēs saprotam, mēram, ko tas nozīmē, ka tur uzrakstīs 35 mm un tur ir vienkārši kaut kāda telpa, jā. Varbūt kāds nesapratīs, tādā ziņā viņš atvieglos procesu, bet neizmantojam arī bieži to, jo, ja ir iespēja budžetā piesaistīt cilvēku, kurš var uzzīmēt, tad labāk zīmējam. Okay, iesim pie nākamā jautājuma, kuru mums uzdeva Rinalds no Color Time. Jā. Raivīts atbildēs uz šo, jo viņš piedalījās tajā eventā. Jautājums no Rinalda. Kurš salabos asfalta segumu krastmalā? Jā, paldies, Rinalda. Tātad viņš runā par Red Bull Showrun pasākumu, kas notika. Rinalds ir viens no filmētājiem, kurš... atbildēšu tev uz jautājumu, kurš salabos asfalta segumu krastmalās. Es domāju, ka neviens. Bet kurš salabos izšķaidīto akciju, ko Rinalds nomet zemē no formulas? To gan mēs laikam neuzzināsim nekad. Šautauts Rinaldam. Šautauts Color Time. Jā, šautauts Color Time. Paldies par iespēju šajā pasākumā būt. Tā, ejam tālāk. Kur jūs mācījāties par foto video operatoru? Jautājums ir no Official Kriksis. Es sākšu pirmais. Jā. Man liekas, ka kādā podkāstā mēs jau pacēlām šo tēmu. Es personīgi nekur nemācījos. Es esmu pašmācības ceļā iemācījies nopirkt kameru. Uzrakstījis Raivītim, jau es gribu kameru kādu man pirkt un sāku kaut ko dragāt. Tā es esmu izmācījies grafisko dizaineru. Mums bija kaut kādi fotografēšanas pamati. Bet viņi bija tik drausmīgi, ka mums bija 2 Canon spogulens, bija Covid. Mums teica, jums ir uzdevums, jums jānofočē plenērs. Bet kameras nedrīkst no skolas ņemt ārā. Un, zini, plenērs ir ārā. Tāpēc es paņēmu iniciatīvu, sakrāju naudiņu, nopirku kameru, safočēju plenēru. Un lēnā gaitā parādījās kaut kādi darbiņi, kuri apmaksāja labāk nekā grafiskais dizainers un arī atnāca pie sirds tuvāk nekā zīmēt logotipus kādam. Raids var iztaisīt par savu ceļu. Es mācījos RMMT, jeb Rīgas mākslas mediju tehnikumā, jeb Rīgas amatniecības vidusskolā agrāk. Es biju viens no, bija, man liekas, absolvējuši pirms manis vēl 1 vai 2 operatori, kurus mēs bijām laikam trešajā jaunie. Un, es it kā pabeidzu profesiju, man profesija ir video operators, pabeidzu tehnikumu, bet, mums tajā laikā tas līmenis, tā kā šobrīd RMMT līmenis ir ļoti augsts. Tur viņiem ir šobrīd tā kā black box, viņiem ir tehnika, viņiem ir gaismas, viņiem ir kameras, viņiem ir viss principā nodrošināts. Viņi var darīt šobrīd daudz, un viņiem pat ir profesijas skaņotājs. Mums bija tikai profesija video operators un fotogrāfs, un mums abiem mācīja vienu to pašu. Un mūsu tehnika bija, principā mums bija viens C100 skolā, Canon C100, kas bija, un joprojām ir diezgan laba kamera, bet viņi nevarēja nekad ņemt, jo to varēja ņemt tikai 4. kursi, un 4. kursā es tāpat to kameru nedabūju. Tā kā es nezinu, vai kāds viņu reāli beigās arī dabūja, varbūt kāds, kurš vairāk ielīda kādam kaut kur, tur, kur gaisma nespīd. Bet principā, 80% tāpatās es apgūvu pašmācības ceļā, jo vienkārši nebija iespēja skolā tik daudz apgūt tajā laikā. Mums nebija vienkārši tik liela kapacitāte, kur izvērsties, un nebija arī īsti video tehnikas, kur varēja to visu attīstīt tālāk. Tagad es domāju, ka 1 gads RMMT būtu tikpat noderīgs, kā manā laikā bija tie 4 gadi. Tāpēc, jā. Bet, dažreiz no tādiem sliktākiem apstākļiem labākie grinderi iznāk ārā. Jā, bet arī tas, kad kontakti visādi, pieņemsim, tas pats tagad pazīstu Arvi Belovu, kurš manā kursā bija, Niklauvu Mičulu pazīstu, kurš arī mācījās mums paralēli kursā. Tā kā, visādi cilvēki. Izšķēdījāt Niklauvam dronu. Jā, izšķēdīja Niklauvam Phantom 3 ļoti sen. Cik viņš maksāja? 1000 eiro tajā laikā maksāja, man liekas, pat jā.
Nu, un, principā, daudz visādi kontakti cilvēki, skolotāji, kas pēc tam taisa filmas un viss kaut kas tāds. Tas vienīgais, laikam, tāds lielais pluss. Bet, principā, jā, var arī pašmācības ceļā to pašu visu apgūt, ko es apgūju. Jo es teiktu, ka es profesijas ziņā tieši neapgūju baigi nemaz tik daudz, tikai kontaktus iespējams dabūju, jā. Tā, nākamais mums ir jautājums no Mārtiņa.mov. Paldies par jautājumu. Pēc jūsu viedokļa efektīvākais networking veids kā topošajam video operatoram? Šis labs jautājums, un tu būsi pirmais, kas uz viņu atbildēs. Kas ir efektīvākais? Principā, man liekas, visā vēsturē efektīvākais ir bijis word to mouth, vienkārši networkings. Principā, esi visur, kur tev ir jābūt, un neesi tur, kur tev nevajag būt. Principā, ej uz pasākumiem, kas tev interesē. Pieņemsim, ja tu esi operators, kuram interesē, pieņemsim, mašīnas. Tev patīk filmēt tikai mašīnas. Brauc uz visiem drifta pasākumiem, pieskies tur pa brīvu, būt apkārt ar mediju komandā. Brauc uz lielākiem kaut kādiem mašīnu pasākumiem, uz visiem stands mītiem, uz visādām tādām vietām un vienkārši taisi krūtus video no tām vietām un ietego iekšā tās vietas, kurās tu esi bijis. Ja tavs video kaut kādā mirklī sasniegs to līmeni, ka viņš ir pietiekami cienīgs, lai būtu kā oficiālais video nākamajos pasākumos, tev iespējams nākamgad jau uzrakstīs un pateiks, varbūt nefilmē vienkārši šoreiz pats, bet vai uzfilmē mums oficiālo video. Jā. Principā tas ir tikai tā, un tad tu uzfilmēs viņiem būs tā, mums šitas džeks nofilmēja video, un viņi pados nākamajiem kaut kādiem pasākumu organizētājiem, tā arī tas aizies tālāk, man liekas. Jo tās visas Facebook reklāmas ranot, kā, hei, esmu super filmētājs, un man ir 10 gadu pieredze, un es tur tūlītās nofilmēšu labāko video. Es nezinu, vai tas strādā. Tā kā atkarībā varbūt kādā nišā jūs esat, bet vislabāk strādā vienkārši tas, ka jūs parādat savu darbu. Un arī kāds klients grib piesaistīt ar to. Tieši tā, jūs neredzat lielas aģentūras nekad sevi reklamējot. Jā. Es neesmu redzējis nevienu reklāmu no aģentūras, principā, kurai labi iet ar video sfērā. Jo principā viņi to izdara vienkārši ar savu kreatīvo darbu. Kā viņi sevi parāda un kas notiek, vienkārši tas viss aiziet tālāk. Jo mums jau Latvijā tā niša it kā ir pārsātināta, bet nemaz nav tik pārsātināta. Visi viens otru pazīst, un ja tu būsi labs un kompetents un punktuāls filmētājs, es domāju, ka tev pietiks kaut kur braukt un darīt. Jā. Es atbildēšu, paturpināšu tavējo, ka nebaidieties un filmējiet pa brīvu, fotografējiet, filmējiet pa brīvu. Man pašā sākumā bija tāda kā tāds, es nezinu, kā to nosaukt. Gan jau, ka tā ir ego lieta, ka kaut ko tāpat ir jāpaprasa. Jā. Bet arī es saprotu to, ka, zini, pašā sākumā, ka man nebija tur 9 to 5 kaut kāds, ar ko es varu kompensēt. Man vajadzēja naudu kaut kādīgi izsprukt. Bet silti iesaku, tā kā arī tu teici, atrodiet to, kas jums patīk. Tur tie paši kārmīti, vai arī jums patīk kripto, jums patīk IT pasākumi, jums patīk bioloģija, floristika. Medicīna, kas jums patīk. Jā, vienkārši esiet apkārt cilvēkiem. Rādiet to, ka jūs mākat strādāt ar kameru, jūs mākat sevi pasniegt. Jo to visu ir jāmāk, jo, zini, kā... Izrādīt interesi arī. Protams, jā, jo cilvēki no jums visbiežāk pat negrib to krūtāko vidaku. Viņi vienkārši grib cilvēku, ar kuru ilgtermiņā var sastrādāties un ar kuru vienmēr var izrunāt pozitīvās lietas un arī kaut kādas problēmas risināt. Jābūt tādai prezencei diezgan lielai, jo tā cilvēku respektē vienkārši. Jā, vienkārši būt respektful, piedāvāt cilvēkiem nofilmēt te, tur, jo es pateikšu piemēru no dzīves. Man viens klients, ar kuru es biju strādājis veselu gadu, parādījās dēļ tā, ka es 3 gadus pirms sadarbības nofilmēju bez maksas kaut kādā random pasākumā, kaut kādu video atnāca bez maksas. Tur, zini, no paša iniciatīvas, es tur sakrāju naudu taksi, man uz to arī nebija naudas. Aizbraucu, nofilmēju visu. Un, tas video daudziem patika, bet man no tā nebija tā momentāli uzreiz klienti, nauda. Pēc 3 gadiem man raksta, man saka, šitas džeks, kam tu filmē, ieteic tevi. Un reāli uz gadu man bija klients, dēļ tā, ka es tur 3 gadus atpakaļ vienu vakaru izdomāju neskatīties Netflixu, bet aiziet un nofilmēt. Tā kā darīt maksimāli, nepārslogot sevi, protams, un
kā saka, visums redzēs, ka jūs cenšaties, un viņš jums dos pretī. Jā, un viņš tikai dos pretī tad, ja jums jāuzjautā sev jautājums, vai es šito filmētu arī tad, ja tas būtu pa brīvu. Jā. Tu vari pateikt, jā, tad principā te vados arī atpakaļ tas visums. Šis ir ļoti labi pateikts, principā, ja cilvēki redzēs, ka tā ir jūsu sirds lieta, un ka jūs kaut kādos momentos, kad zini, kad budžets ir pa maz, jūs tāpat pasakat, nē, ok, es gribu nofilmēt šo, es atnākšu, jums izpalīdzēšu. Tad tā miedarbība arī rodas. Jā, pēc tam jums vienkārši tas pats cilvēks, nezinu, viņam var izšaut, piemēram, tā lieta kaut kādu, un nākamreiz tev iedot tādu budžetu, ka tu esi paēdis. Principā, tas var arī nenotikt, to nevajag gaidīt noteikti, bet tas var atnākt atpakaļ vienkārši, ja tu esi tāds cilvēks, kas to pieņem. Un atcerieties to, ka vienādu ceļu jūs ne ar vienu nenoiesiet vienādi. Zini, tur skatīties, Pīters Makinons ir savā dzīvē darījis šādi, es darīšu tieši tāpat. Nesanāks. Tā tev ir jāveido savs ceļš, un viņš jāiet arī pašam. Jā, viņš ir viņš, tāpēc, ka viņš ir viņš, principā. Tur nav nekāda oficiāla formula, pēc kādas viņš ir gājis. Tā kā, principā, kaut kas bija teicis, man Čomam Opis, man liekas, bija teicis, ka katra neizmantot izdevība ir vienkārši laista kā pilnīgs mirklis vējā. Tev, principā katrs, kas tev kaut ko piedāvā, un tev liekas, ka tas varētu būt interesanti, bet tev nepatīk kaut kāda viena lieta, piemēram, tur budžets vai laiks vai kaut kas, pofīgi. Vienkārši aizbrauc un būs. Un šeit es paturpināšu, šis labs teiciens, un man ir vēl viens teiciens, kā tur bija. Vissliktākie jautājumi ir tie, kuri netika uzdoti. Jā. Nebaidieties uzdot jautājumus. Ja jums interesē kaut kas, uzrakstiet tur. Čau, es redzēju, ka tev ir pasākums. Gadījumā, ja jums nav tur backstage fotogrāfs, es varu atnākt pafotografēt. Man ļoti patīk tur jūsu mūzika, jūsu mašīnas, jūsu veids, kā jūs pasniedzat, un uz priekšu. Jā, jo pēc tam nebūs vairs ko nožēlot. Vienkārši tu vari vismaz pēc tam dzīvot ar tīru sirdsapziņu, ka tu neko nevar nožēlot. Jo tu vienkārši visu esi pajautājis, pofīgi, ka tev pateica, ej prom. Man tad neinteresē, vai tu esi sūdīgs, man nepatīk, kā tu filmē. Vismaz tā kā tu zini to, ka tu biji izdarījis to stepu, jo tu nekad nezinātu, kā būtu, ja būtu. Tas ir labs, jā. Varam nākošā jautājumu. Ejam tālāk. Tātad Mūdzis mums vienkārši uzdeva jautājumu darba tirgus. Tas laikam kā tēma vairāk. Kāds ir laikam darba tirgus vienkārši video sfērā, cik es saprotu? No šis ir jautājums, par kuru var ļoti ilgi un daudz runāt, jo es pateikšu uz doto brīdi mūsu pozīciju. Tas, ka mums apkārt ļoti ir daudz paziņas, kas ir eventu cilvēki, ir kāzinieki, ir vēl vis kaut kādi niši cilvēki, un ļoti daudzi sūdzās, ka uz doto brīdi šī 26. gada sezona ir vissliktākā, kas ir bijusi. Kāziniekiem tas ir nogriežās budžeti, cilvēki atsakās, vispār nepierakstās no priekšu. Mums par laimi, varbūt ir skāris, bet ļoti maz procentuāli, ka ir darbs un ir ko darīt un ir arī brīvais laiks. Tāpēc kāds bija jautājums? Darba tirgus. Ja ir jautājums, es domāju, ka jautājumu viņš uzdeva vairāk ir vai... Tā tēma jau ir rakstīja vienkārši ar tēmu pacelt. Ja es pacelšu tēmu, gan jau, ka visi saka, ka darba tirgus ir oversaturated, pārpiesārņos tur ar cilvēkiem tam līdzīgi. Mēs arī to bijām runājuši ar Prīsato 7. Par to mums arī vēl būs jautājums no Sindijas. Jā, mēs bijām jau runājuši pirms tam podkāstā ar mūziķiem. Tas, ka tirgus var izskatīties, ka viņš ir oversaturated, ka ir pa daudz cilvēki, bet jums jāsaprot tas, ka arī tikko, kā mēs atbildējām uz jautājumu, ja cilvēki redzēs to, ko jūs darat no sirds, viņi dzirdēs, redzēs, sajutīs to, ka jūs darat no sirds, nekāda krīze jūs neskars. Protams, ja 3 olu vietā rītā būs jāiet 2, ok. Jā, tā nav krīze. Tāpat tu esi paēdis. Tas tirgus, viņš ir šitāds. Nē, man liekas, par to es varu pievienot, ka tas darba tirgus, viņš ir diezgan milzīgs patiesībā. Tā kā ir, ja jūs, kad pasakat vārdu video operators, tas var būt DOP, tas var būt videogrāfs, tas var būt filmmakers tikai, tas var būt tur vienkārši, pieņemsim, kino, televīzija, real estate, kāzas, eventi, mūzikas klipi, kreatīvie, vai ne, tur reklāmas, tā ir tik milzīgs tas tirgus, bet vienkārši jārēķinās ar to, ka viņš nekad nebūs taisnīgs tā kā parastā darbā. Ja jums ir darbā, piemēram, tā, ka jūs, pieņemsim, ir IT uzņēmums,
kuram ļoti labi iet jau pēdējos 15 gadus, un tu tiec pieņemts kā, piemēram, tur kaut kāds, nezinu, bug debuggers or something, vai UI designers, vai ne? Tu zini to, ka tu šogad nopelnīsi šo konkrēto summu, un nākamgad tev būs pielikums par 5% un iespējams vēl prēmija. Tu zini to visu. Tev ir sociālās garantijas, tev ir apdrošināšana, tev ir veselības apdrošināšana, tev ir viss. Tev ir iespējams iekļauts masāžas arī. Ar šo profesiju jums ir jāapzinās uzreiz, ka jūs ejat iekšā, ja jūs te gaidat, ka jums būs apdrošināšanas, veselības un viss pārējais. Nē. Tas ir tas, ko jūs vienkārši liekat klāt bez mazai savai likmei. Bet, un arī ir mēneši, kad tu vari nopelnīt tiešām tos kaut kādus, nezinu, tur, labu algu, vai 4 vai 5, vai dažreiz cits arī 10 var nopelnīt mēnesī. Ja? Bet citu mēnesi var būt tā, ka nopelnīs 1 vai 2 vai 3. Tu nevari ar šo profesiju tu noteikti nevari dzīvot tāpat, kā tu dzīvo ar stabilu darbu. Tāpēc, ka tas ir visam savādāk. Tev ir bišķiņ stress visu laiku. Ja jūs esat cilvēki, kas nepanes stresu un nemāk dīlot ar stresu, es neieteiktu noteikti būt operatoram, vai arī tad ir jābūt vienkārši cilvēkam, kas varbūt tikai podkastus filmē. Tad tev ir viena lieta, viena lokācija, tu zini, kā to darīt, un tev ir nulle stress. Tā kā mums jau tagad, piemēram, šos podkastus filmējot, jau vairs nav stress, jo jau zinu, kā tā ir kaut kāda sistēma izkārtot, tā kā audio, gaisma, video, piemēram, ja? Bet ja tu dari visu, tad ir jārēķinās ar to, ka darot visu, tu vari vienreiz nopelnīt tik, vienreiz tik. Jā, es bišķiņ paturpināšu šo, ka ja jums dzīves apstākļi vispār atļauj, zini kā, noriskēt, atmest visu un uz uzkrājumiem dzīvot. Ja jūs tā gribat, darat droši, smagi strādāsiet, tas atpelnīsies, jo tas nav nekas neiespējams. Bet, ja dzīves apstākļi, zini, kā, mēs jau nezinām, kā visiem ir, varbūt tur kādam ir radinieki slimi, varbūt kādam ir parādi, vai jums ir jāatbalsta savu ģimeni. Tas ir pat ļoti veselīgi, ka jums ir savs darbs, 9 to 5 kaut kāds, un ka jūs pirms darba vai pēc darba mācāties filmēt, fotografēt, zīmēt, tam līdzīgi. Tas būtu vislabākais priekš 95% no cilvēku, jo tas stress, kas nāk ar visu, stress, komunikāciju cilvēkiem, strīdi un tam līdzīgi, tam nevar sagatavoties. Jā, un jūs par visu uzņematies atbildību, par visu pilnībā. Tā kā, piemēram, ja mēs producējam, producējam klipu, kur mēs esam režisors, operators, gaismotājs, pieņemsim, tad mēs atbildam par to, vai būs sarunāta lokācija, vai būs atvest ēdiens, vai būs kādi braukuši cilvēki, vai būs samontēts video, vai būs labi laikapstākļi, vai būs ieliktas SD kartes, vai nepazudīs materiāls. Tas viss stress ir principā tikai uz pāris cilvēkiem uzlikts, un tev ar to visu vienmēr būs, tev jārisina tās problēmas, un viņas vienmēr būs arī, tev nebūs tā, nekad nebūs tā, ka nebūs neviena problēma, vienkārši tev jāuztver tās problēmas, nevis kā problēmas iespējams, bet vienkārši kā lieta, kas ir jārisina un jāturpina. Jo dažiem ir cilvēki, kas ir dažādas reakcijas uz problēmām. Kad ir problēma, citiem ir bļāviens, citam ir un citam ir vienkārši tā, ko mēs varam darīt, lai šo ātri izrisinātu. Un tas pēdējais ir tas, kas jums ir jābūt, ja jūs gribat šajā industrijā strādāt, jo nevar būt tāda situācija, ka tu esi, pieņemsim, režisors uz seta, notiek kaut kāds ČP, un tu pasaki, viss ir dirsā. Es neko nedarīšu. Viss tur ir, tad ir čau. Vai arī, ja kā DOP pasaka, ak, Dievs, es nezinu, ko tagad darīt, kuru mēs dabūsim tagad, pieņemsim kameru, nekad nesakiet tā. Vienkārši jau kad kaut kāda ČP noteikti, mums ar Aleksandru tā ir bijis, piemēram, kaut kāda SD kartam ielikt. Tu nesaki nevienam to. Tu paskaties vienkārši, uzmet aci, parādi ātri ar pirkstu, tiek nomainīta SD karta. Neviens par to nezina, problēma ir izrisināta, viss mēs turpinām, jo tāpēc, ka tu nedrīkst radīt lieku stresu arī citiem. True. Tā kā tas ir principā, Un neticiet visam, ko cilvēki par sevi publicē internetā, kad ir tie fotogrāfi, influenceri, video operatori, kur saka, es tur pelnu tik daudz, man tur stress balī, tā izemē un vēl kaut kas. Neticiet visiem, jo viss, ko jūs redzat, ir tas, ko cilvēki grib, lai jūs redzat par viņiem. Jā, un parasti tādi cilvēki arī tādi, kas vienkārši outsourco ļoti maz maksā citiem editoriem un iedod vienkārši tos klientus darīt kādam citam, un tad kur es dzīvoju šitā un tā, bet, nav pieredzes, visiem ir stress, principā šeit, tā kā, nav tur tāda atpūta, ka jūs varēsiet iespējams atļauties atpūtas, bet, ar laiku. Nākamais jautājums ir mans? Manuprāt, ka jā. Nākamais jautājums nāk no
repera Dzī. Šautauts Dzī. Viņš ir arī no Tukuma, kā mēs. Viņa jautājums ir, kad podkāstā būs TK Rasta. Un tas ir labs jautājums. Man liekas, ka tas būtu TK Rastam jāuzprasa, vai viņš grib atnākt pie mums uz podkāstu. Jā, viņš tur citu bija vienam mūsu rīlam arī iekomentējis komentāru, tāpēc viņš zina par šo podkāstu. Jā, mums bija podkāsts, kur mēs runājam par Tukumu, un viens no pirmajiem bija TK Rasta iekomentējis. Jā. Tad, kad viņš pieteiksies, principā, visas iespējas, principā, jā, tas būtu, man liekas, cilvēkiem kaut kas vienkārši bā. Tas būtu tāds legendary. Tas būtu legendary podcasts. Pilns circle around, zini kā. Tas būtu tā kā visa mūsu bērnība atgriežas šeit un izstāsta, kas notika pa to laiku. Sveiciens un veselība TK Rastam. Jā, sveiciens. Ok. Mums tālāk ir jautājums no Sine.Galov, jeb mums arī pazīstama Džeka no Tukuma Īļas. Viņš mums jautā, kā motivēt sevi ikdienā, neskaitot labu pašsajūtu un finansiālo brīvību. Tā, šis ir, kad es ieraudzīju no Īļas šo jautājumu, es domāju, ka viņš būs visgarākais, uz ko mēs atbildēsim, jo uz viņu arī tā kā pat par tirgu var runāt ļoti daudz un ilgi. Vēlreiz atkārtosim Īļas jautājumu, kā motivēt sevi ikdienā, neskaitot labu pašsajūtu un finansiālu brīvību. Es tā sapratu to, ka par labu pašsajūtu un finansiālu brīvību, ka es sev motivēju, ka man tas būs, ja es to darīšu. Tikai tāpēc tu sevi motivē. Jā. Izņemot to, tas ir. Kāpēc arī mēs motivējam sevi? Jā, ticamāk, lielākai daļai. Jā, šeit ir tas jautājums, tā būs, man liekas, vairāk mana tāda filozofija par motivāciju. Tas, ka no 100 darba dienām, kuras es pavadu kaut ko darot tikai varbūt 5, es esmu motivēts to darīt. Zini, kā, šodien es esmu pamodies vesels, uztaisījis treniņu, paēdu garšīgi, var apsēsties trenēties. Bet no 95 pārējās dienas... Disciplīna. Tev jāsaprot tas, ka, ja šodien tu neizdarīsi, rītā tev būs vēl lielāks slinkums, parīt vēl. Un tu saproti to, ka cilvēki, kuri tajā pašā tirgu ir, kas ir, var tā teikt, konkurenti, viņi šodien strādā. Tu šodien, dēļ tā, ka, zini, tev abas kājas veselas, abas rokas veselas, galva ir labā saprātā, un tu izdomāji, ka, es būšu slinks šodien. Tāpēc, ir jāsaprot to, ka motivācija ir tāds ļoti slīdens termins. Tāpat kā prieks. Jā. Līdzīga lieta. Jā. Un es sev ļoti bieži motivēju ar to, ka, ar to pašu, ka es esmu vesels, es varu izdarīt šodien, man nekas nesāp un man nekas netraucē darīt to. Protams, ir kaut kādas dienas, kad tev kaut ko negribās darīt, vēl kaut ko, un zini, tu galvā sāc mēģināt atcerēties kaut kādas, kas ir ar tevi noticis, un tu mēģini kaut kādīgi to visu justifyot. Jā. Bet tā ir diezgan slikti. Jāpieķer sev tajā brīdī. Jā. Varbūt tu vari paturpināt, es pēc tam kaut ko paturpināšu. Principā, kā sevi motivēt, man liekas, tas var būt pilnīgi jebkas arī. Tu vari, tā kā Aleksandrs teica, lielākoties motivācija nebūs tev ikdienā. Tev principā vajag disciplīnu. Ja tu gribi, pieņemsim, sevi ieturēt labā formā un katru dienu pumpēties 50 reizes, un piemēram vienu dienu tu saslimst, šodien esmu saslims, es tagad nepumpēšos savā galvā, tu to mēģini skaidrot. Nē, tev nebūs motivācija. Jā. Tu vienkārši ej un dari to, tāpēc, ka tu zini to, kāds būs tās rezultāts. Principā motivācija var rasties no jebkāda rezultāta, ko tu ieliec savā galvā. Man, pieņemsim, cilvēkiem, kuriem mūsdienās ļoti daudziem ir ADHD, vislabākais veids, kā ar to cīnīties, jo es neesmu diagnozēts, bet es sevi esmu ievērojis pilnībā visas tās lietas, un tas, kā es sev lieku justies motivētam, ir, pieņemsim, pierakstīt notos visas lietas, kas man ir jāizdara šodien. Tikai šodien, pieņemsim. Man šodien, piemēram, tas var būt tikai kā lietas, kā izsaucīt māju, aizsūtīt failus, pārkačāt šito, izdarīt to un samontēt kaut kādu mazu klipiņu. Ja tu būsi izdarījis 90% no tām lietām, vienkārši tā būs ritīgi laba motivācija pat no tādām mazām lietām. Un pēc tam ja tu kaut ko dari, tu iet tajā ritmā, ka tev ir tas darīšanas ritms, un tad tev vienkārši tā motivācija, tev pat viņu īsti nevajadzēs. Tu vienkārši zini to, ka tev tas ir jādara. Un tā motivācija, neskaitot labu pašsajūtu un finansiālo brīvību, protams, mūs visus motivē tas, ka mēs gribam būt finansiāli brīvi un tas, ka mēs gribam labu pašsajūtu, bet reizēm vajag vienkārši saprast to, ka
tā finansiālā brīvība un tā labā pašsajūta tev arī neko īsti neatrisinās. Tev jātiek tā motivācija jābūt jau iekšā sevī. Principā tev jāmotivē sevi ar jebko. Nu, jo finansiāla brīvība, es nezinu, man liekas, ka lielai daļai arī neko daudz neatrisinātu. Iestarpināšos, mēs neesam profesionāli psihoterapeiti un psihologi un visu, ko jūs zināt šajā podkāstā. Tas ir personīgs viedoklis. Jā, mēs neuzņemamies atbildību, ka jūs kaut ko darat. Par to finansiālo brīvību ir tas, man liekas, ka kaut kāds trends bija, vai vēl joprojām ir, ka visi grib finansiāli brīvi būt. Piemēram, tev nokrīt 10 miljoni eiro uz galvas. Ko tu darīsi? Es turpināšu filmēt un bildēt. Man pilnīgi vienalga. Un ja tā nodarbe, ar ko tu dari, ir speciāli tas, ka tu gribi kļūt pilnīgi bagāts, bet tev ir jāsaprot to, ka dzīve neapstājas, ka tu nopelni to milzīgo piķi. Tā lieta. Un tāpēc... Tā arī daudzi mākslinieki un bagāti cilvēki dažreiz sāk tāpēc arī lietot narkotikas un vispār, jo viņi sasniedz to slieksni, viņiem tagad ir tāds ko tagad? Jā, baudīt ceļu. Vienkārši baudīt to, ka tu tagad dari un saprast to, ka šodien es esmu izdarījis šo, es esmu tuvāk savam noteiktajam mērķim. Jo tas, ka tu zini, kā tās vairākas dienas, ka tu esi disciplinēts, tu zini, kā pa ķieģelim lietas. No sākuma liekas, un tā siena vispār nekāda ir, bet pēc tam tu attopies pēc gada tā siena ir pieteikama, tas mūrs jau ir uzbūvēts, un tas jau tev nes to labsajūtu. Un pēkšņi kāds to sienu grib nopirkt, kur tev arī kaut kāda finansiāla neatkarība. Jā, un principā arī motivācija var būt tikai arī tas, ka tu gribi redzēt nākamās dienas gaismu. Viss. Ar to arī pietiek. Tas, ka tev var motivēt iziet ārā, redzēt foršus kokus un zils debesis, jo citi to nevar darīt. Vai aiziet uz veikalu, nopirkt garšīgu sendviču, pieņemsim, tā varbūt. Viss ir pilnībā, jebkas motivēt var, nezinu, reāli daba, saule, gaiss, prieks, darbs, tā jebkas, kas tev interesē. Šis būs mazliet rupšs kādam, bet, kad es viņu sadzirdēju, es sapratu, tas ir diezgan spēcīgs. Ja tev nav motivācijas šodien kaut ko darīt, aizej uz palātu pie cilvēka, kam ir vēzis, un mēģini viņam ieskaidrot, un lai viņam paliek žēl tevis. Tad es varu piekrist, ka tev motivācijas nav. Bet zini kā, man radiniekos ir cilvēks, kurš viņam ir 16 gadi, viņš nevar staigāt. Viņš nevar pats aiziet uz virtuvi, uztaisīt savu, ieliet glāzi ēst, viņš nevar šitā te roku pacelt. Un viņš ir pat vairāk motivēts nekā daži cilvēki kaut ko darīt. Tā, ka viņam vēl ir iespēja, atbloķēt telefonu un kaut ko internetā pamācīties. Jā, arī neticat neticat pilnīgi nevienam life coacham, life guru, jo neviens normāls life coach un life guru nemācīs jums internetā, kā dzīvot. Jā. Tā kā neviens tiešām. Un tā kā tur tā viss, kas saka, jums ir jāsniedz tur 21. gadā jānopērk māju, mašīnu un vecākiem vēl māju un tas pressures, kas tagad ir uzbūvēts, tas viss. Un tad visiem tāds, kur man rast motivāciju, Jā, viens džeki, dzīvo. Šeit mēs arī atgriežamies pie tā, ko es teicu, tas, ka neticiet visiem internetā. Jā, vispār, pilnīgi tas viss ir bullshit. Tas, ka jums tur vajag pelnīt un sasniegt, tas ja jums tas interesē, tad tas ir aktuāli, tad tā var būt jūsu motivācija. Bet ja jūs neesat materiāls cilvēks, nafig jums to naudu, nafig to finansiālo brīvību. Es zinu cilvēkus, kuriem nav liekas grāsis kabatā, un viņš priecājas katru dienu un ir motivēts darīt visu. Un viņš nav slinks cilvēks. Viņš vienkārši nav darbīgs cilvēks priekš naudas. Tā. Jo daudzi uzskata arī to, ka, ja tu esi, pieņemsim, nabadzīgs, tu neesi motivēts. Nē, paskatieties, daži bomži, viņi ir motivētāki nekā dažs labs cilvēks, kas iet uz darbu, bet viņš negrib vienkārši dzīvot tā kā dzīvoklī. Viņš ir motivēts savākt pudeles šodien un piedzerties. Bet īstenībā kādai motivācijai ir jābūt, lai sakrāmētu tik daudz lietainā laikā, duļķainā, augstā iziet ārā. Pofīgi, viņš ir motivēts, viņš dabūs to pudeli. Viņš ies viņai pakaļ. Jā. Ejam uz nākamo jautājumu, jo man liekas, viņš ir ļoti, ļoti tūs tam, uz ko mēs tikko atbildējām. Jautājums ir no Rooted by Cindy. Čau, Cindy. Mēs mācījāmies kopā LU ar viņu par grafisko dizainu. Paldies par jautājumu. Citāts vai motivācija, kas palīdz dzīties uz priekšu? Es domāju, ka man būtu tieši tas, ka, ja es apzinos to, ka uz šodien ir pieteikami visu skolu, lai es varētu piecelties no gultas un tad kaut kas jādara. Protams, tagad es negribu tagad teikt cilvēkiem, ka neatpūšaties, neņemat days off, neprokrastinējat, bet vienkārši
keep it healthy as you can. That's it. Jā, un arī tur tāds klasiskais latviešu teiciens, viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Tāpēc nevajag stresot par lietām, kuras nevar ietekmēt. Tas, ka visi arī streso par karu un par visu to, ir labi apzināties to un iespējams, ka palīdzēt arī tiem cilvēkiem. Protams. Bet par to stresot, kāpēc jūs to darat? Tas ir vienkārši tas, ka tu sēdi mājās un par to domā un neko nedara lietas labā, tas neko nemaina. Pilnībā neko nemainīs. Un ja tā kā mums arī tagad tas ir tā kā jauniem cilvēkiem šobrīd gribas domāt par visu kaut ko, par politiku un vispār, jo kamēr tev ir 12, 13, vispār tev ir labi zināt, kas ir prezidents, ja tu zini, kas ir vēl mūsu premjerministrs vai ne, ok, tas ir super, ja tu to zini, bet tev nevajag zināt, kādus iepirkumus veici šodien Latvija vai ko NATO tagad darīs. Ej, spēlējies, izbaudi dzīvi, tas nav jādara vienkārši tā kā citāts ir vienkārši viss jānotiek tā, kā tam jānotiek. Dzīvē nevar būt gatavam. Vienkārši priecājot, motivācija dzīties uz priekšu ir vienkārši redzēt saules gaismu, atkal pamostoties no rīta. Tas ir superīgi, ja jūs to varat izdarīt. Un nodzīvot līdz vecumdienām, kas arī būtu forši. Vēl viens jautājums no Rooted by Cindy. Lielākais regrets šajā pieredzē, jeb tas sanāk lielākā nožēla šajā pieredzē. Man personīgi nav nevienas nožēlas. Es dzīvoju dzīvi tā, ka es nenožēloju neko. Arī visas sliktās lietas, ko esmu izdarījis, un visas labās lietas, ko es vai netik labās lietas, vai vidējās lietas, tas viss ir bijis tajā brīdī labākais process, ko savā galvā bija iedomājies darīt. Un tas man noved līdz šim posmam, tāpēc man īsti nav nekāda nožēlas. Es visu izdarīju tā, kā es varēju izdarīt priekš tā laika, un esmu iemācījies no tā ļoti daudz. Tā kā es nekad nenožēloju neko, es vienkārši mācos no katras nākamās kļūdas, principā. Man arī, es ļoti esmu tuvs tavai filozofijai par to, ka viss, kas tika izdarīts, novada līdz šim, kas tagad ir. Un vienīgais, atgriežoties pie jautājuma par networkingu, man dažreiz ir tā, ka man bija kaut kādi pasākumi, kur varbūt es slinkuma dēļ, atgriežoties pie motivācijas un slinkuma, vai arī kaut kāda baiļu dēļ, es nebiju izvirzījis iniciatīvu, kaut kur piedalīties vēl kaut kur. Jā, varbūt tādas lietas. Un pēc tam tu skaties, tas pasākums bija tik krūts, un, tu, piemēram, ego dēļ vai baiļu dēļ, tu negāji tur bez maksas kaut ko darīt vēl kaut ko, un tu domā, fucking hell, ķipa, es tur varēju būt. Vienīgais tādi, bet, kā, ja tu neapdedzinies tur, tev ir, zināšanas, lai neapdedzinātos tālāk, tā kā. Jo šajā pieredzē laikam nav daudz nožēlas. Lielāka nožēla man ir varbūt tajā, ka man neviens nepateica, ka 18 gados varētu paņemt uz kredītu dzīvokli un maksāt par viņu. Tas nopirkt bitcoins, sapirkt zeltu, lai viņš uzkāp. Nemācīja neviens investēt, principā. Diemžēl man apkārtējie un ģimene tādas lietas nedarīja, tāpēc man nebija īpaši finansiālā lietpratība turbūt, bet tas arī saistīts ar kinda šo varbūt profesiju, ka es nebija īsti lietpratībā par grāmatvedību, finansēm, vispār. Un, ja varbūt to būtu vairāk pamācījies, uzzinājies, varbūt tā ir tāda varbūt maza nožēla, par ko tagad būtu daudz vieglāk visur izsināt. Bet, dzīve iet uz priekšu. Nākamais jautājums ir no Galaktiķa, MP3, jau Galaktiķa. Viņš mums vienkārši atsūtīja šito bildi. Tas ir Radio Juniors. Jā, par Radio Juniors Šveices Nazīts. Jā, šautauts Radio Junioram. Krūts Džeks. DJ Pupī Beats. Pupī. Frūtīs Loops. Jā, arī, principā, mēs gribējām pateikt to, ka viņš, protams, arī ir neaizņemts vīrietis. Tātad sievietes, kas skatās šo un kuras ieinteresētas tajā, kā šīs jaunietes izskatās un arī to, ko viņš nodarbojas profesionālajā vidē, droši rakstiet viņam. Viņš strādā Defsetā, Viņš strādā Defsetā, labākajā audio veikalā Latvijā, un viņš ir, Šveices Nazīts visur, dāmas. Tā kā ņemiet vērā. Okay. Es varu paturpināt vēl ar nākamo. Jautājums no L. Young Forever. Tas ir Aleks, mūsu kopīgais čoms. Čau, Aleks, kā iet Parīzē? Kā izskatās jūsu brokastis? Sāksim ar tevi. Mums ir zini kā, izdaram tā, ka es pasaku tavas, tu pasaki, es sāku. Raivīša ideālās brokastis ir pamosties, 2 ibuprofēnu vai citas precāpju zāles, Red Bulls un cīkpaciņu. Tas ir sliktās dienās.
Aleksandra brokastis ir 4 kārums sieriņi un kafija. Šito daudz redzēju. Bet, ja pa īsto, tad manas brokastis, manas slavenās brokastis, kuras es laiku arī viņiem agrāk sūtīju, ir principā 3 vai 4 ceptas olas, vesela bekona paka un 2 maizītes ar virsū guacamole, tomātiņu un gurķi. Tas ir ideālās. Kāds ir tavs ideālās? Nu, man ir 2. Man ir tādas, kuras, ja man ir šūta laikā tikai es paēdu brokastis un vairs neceru, ka es paēdīšu tajā dienā, tad man ir, es uzcepu steiku, 2 līdz 3 ceptas olas ar mīkstu dzeltenumu un veselo tā, kas ir tā saldētā bageta ar ķiplokiem, un vēl pa virsu sviestu vēl pieliek. Tas ir, ja es vienu reizi dienā paēdu. Tā tagad man iemīļotākās ir 2 biespienu paciņas, kas ir bez taukiem, kas ir 0,05, ar banānu krējumu un mēlenēm un kafiju pa virs. Ideāls brokastis. Okay. Tā kā tā. Tā, mums nākamais jautājums ir no Karīnas. Šautauts Karīnai. Viņa ir make-up speciāliste, kur mums arī dažādos projektos palīdzējusi. Jā, šautauts. Jā, un viņa mums jautā projekts, kurš sagādāja jums diskomfortu. Varam sākt ar tevi. Varam sākt ar mani. Šeit bišķiņ jāpadomā, jāatcerās vispār, kas ir bijis. Jo ir tā, ka tie diskomforti, nu viņi bija tādi, zini, kā epizodiski. Jā. Bet laikam es šis tagad komentārs būs ne pret vienu cilvēku, bet vienkārši projekts tā sanāca. Bija muzikantei, dziedātājai, reperei Vulturai, klips Vīzija. Filmējām mēs viņu 2 dienas. Jā. Pa ziemu bija ļoti augsts. -15, man liekas. -15 pa nakti, jā, varbūt pat augstāk cēlās temperatūra. Mēs filmējām 2 dienas. Pirmā diena bija lokācija, kur bija no rīta līdz vakaram ārā. Tā kā mēs atklātā laukā. Jā, mēs nereiz neiegājām pat sasilīties nekur. Diskomforts bija tas, ka cikos mēs izbraucām ārā uz mājām pirmajā dienā. Mēs vēl pēc tam braucām uz to laukumu, kas bija stadions. Pēc tā laukuma. Kaut kādos 4, man liekas, varbūt. Mēs 3 apmēram mums bija Vrapstē pirmajā dienā. Un lielākais diskomforts bija tas, ka mēs bijām nenormāli pārsaluši. Man liekas, es nekad neesmu nosalusi tik traki savā dzīvē, ka tu nejūti ne tikai pirkstus uz kājām, bet vispār. Un, tā vienkārši sanāk, ir tādas filmēšanas dienas, kad vienkārši jāmoči un kamēr esi pie samaņas ir jāfilmē. Bet kāpēc es tieši šo projektu izcēlu? Jo nākamajā dienā mums bija jāfilmē. Mums bija jāfilmē vienā lokācijā, kas bija sarunāta, par kuru pat bija, par maksu bija. Tur nebija tā, ka mums panāca pretī. Mēs tur, paldies. Un īsāk sakot, īsos vilcienos nesakot, kur tas bija un kas tas bija, mēs tajā lokācijā sākam krāmēties ārā. Un nezinu, kāda iemesla pēc īpašniekam nepatika tas, ka mums pārāk profesionāli viss izskatās vai kas. Viņš sāk... Pa daudz cilvēku, pa daudz tehnikas. Jā, pa daudz cilvēku, pa daudz tehnikas. Mēs tur jau sākām tehniku likt, un kaut kas tur notika, un viņš nolamājās uz mums. Tā kā, ziniet, neauzinās, ko tu dari? Viņš man pateica, ka tu debils esi. Jā, viņš aizvērās. Un mums bija tāds, ka, protams, to mūsu labsajūta arī ietekmē tas, kāda bija iepriekšējā diena. Mēs viņam pateicām, come on, un viņš mums sāka ar lamvārdiem dzīt ārā, ka ejiet jūs 3 mājas tālāk tam līdzīgi. Un šeit arī bija tas moments, par kuru tu teici, ka vai arī mēs sākam bēdāties un ņuņāt par kaut kādu, kas ir noticis, vai arī mēs ņemam ārā telefonu un reāli meklējam backup. Bet labi tas, ka backupu atrada ļoti labu. Mums beigās bija tāda pazīstama Ebe, kurai bija māja, kura bija principā nevis pamesta, bet tā kā sen nelietota. Lai neiedziļinās detaļās, vienkārši ideāla vieta, kurā panākt to rezultātu, kas bija vajadzīgs. Mēs uztaisījām fake rage room. Un viņa pat lielam bija labāka daudz nekā sākumā. Tāpēc mācība no šī ir tā, ka paliekat līdz galam respectful un vienkārši saprotiet to, ka ja viss ideāli vai slikti iet, ka jebkurā momentā var parādīties cilvēks, kuram pilnīgi vienalga, kas jūs esat, cik jūs maksājat, ko jūs darat. Viņš vienkārši jūs pasūtīs un aizies tālāk skatīties. Jā, galvenais pašiem neaiziet līdz tam maķi pie maķi tur sākt ar kaut ko lamāties. Jā. Ok, mums tālāk. Atbildi tu par savu pieredzi. Kurš man sagādāja diskomfortu?
Nenormāli daudz, principā. Es agrāk strādāju kino. Tā kā, principā, katrs projekts man sagādāja diskomfortu. Tāpēc, kad strādāju unit departamentā, mums bieži bija tā, ka mums bija jābūvē teltis priekš cateringa, priekš visiem tehnikas džekiem, un bija projekti, kur 10 dienas no vietas vienkārši bija lietusgāzes. Vistrakākais diskomforts, kas man bija, mums bija jāfilmē, kur ir Svetbanka ēka. Un ar Svetbanka ēku viņiem ir tāda taciņa, kur iet gar ūdeni pašu tieši. Tur tās trepes uz leju ir pie ūdens vēl, un tur augšā ir tā kā, tu no lejā pa trepēm, un tur tieši pie malas pēc mazai ūdens Daugava, vai ne? Mums bija jābūvē teltis tieši pie tās malas, kas ir, vairāk pie sienas puses, un ārā tajā brīdī bija paziņots dzeltenais brīdinājums. Un uz šo projektu strādāja 2 produkšani. Viens produkšans bija itāļi, otrs bija latvieši. Un 2 producentiem, abiem vienkārši sākās ego krāniņa mērīšanās un viss pārējais, kā labāk risināt šo situāciju. Un latviešu producents pateica, nē, filmējam, maucam. Ok, maucam, aizbraucām uz lokāciju, lietus gāze vienkārši tā, ka ar spaiņiem, principā, ja tu izēj ārā 10 sekundēm, tu esi pilnībā viss slapšs, tāpēc mēs uzvilkām visi bahilas zem pāri zeķēm, maucām vienkārši pat aizno zinot to, ka tev viss ir slapšs. Aizgājām līdz tai Svetbanka vietai ar lielajām teltīm, kuras sver pārdesmit kilogramus, ja? Sākām būvēt lielās teltis ar stropējām klāt pie mašīnām, pie sienas, pie visur. Un tas vējš un lietus bija tik liels, ka visu lielo telti, jūs zināt, cik ir lielās telts ar tā, kas ir 12 kājas, viņi ir metāla telts, viņas maksā apmēram 1,5 vai 2,5 tūkstošus. To telti tas vējš vienkārši aiznesa un visas metāla kājas uz pusēm pārlocīja. Jūs varat iedomāties, kāds ārā bija tā kā vējš un lietus, ja metāla kāja, kas ir diametrā, tāda, plus mīnus, un vienkārši uz pusēm pārlocījās visas. Tur aizgāja pat tajā dienā 2 teltis pa mīnusā, un principā, ja mums beigās sanāca tā, ja mēs tajā dienā nebūtu notikusi filmēšana, izdevīgāk būtu filmēt citā dienā. Kraču. Tā kā, principā, ja atceltos ar kaut kāds caterings vai kas, tas būtu izdevīgāk nekā vienkārši. Tā kā, tas bija lielākais diskomforts, jo mēs bijām slapji, mums bija vēl jārisina tā telšu situācija, jo, saplīs, neko, risiniet situāciju, ņemiet nākamo. Jā, jāsaprot tas, ka tas piemērs, ko mēs pateicām, tas ir, kā saka, vienmēr būs kaut kādas lietas. Ja, obligāti. Un tas, ko mēs sakam, tas nav braggings. Mēs vienkārši saprotam, ka tā ir un tā notiek. Jā, tas tā vienkārši ir un nevajag besīties. Līdz ko viens sāk besīties, visi sāks besīties un viss būs sūdīgi. Tā kā vīrus aiziet. Jā, reāli tā kā vīrus. Ok, mums nākamais jautājums paturpināšu no Saksons LV. Visinteresantākais, visradošākais klips, kuru esat filmējuši? Es domāju, ka mēs varētu abi piekrist, ka pēdējais Marko projekts gan jau ka Marko, būtu. Jā. Man tikko vēl bija tāds Red Bull projekts, bet tas nebija mūsu projekts, tāpēc kopējais projekts visinteresantākais noteikti būtu Marko un Elegants. Viss lielais projekts, ko mēs uztaisījām tieši priekš albuma. Trijās dienās nofilmējām. Jā, bija 3 dienas filmēšanas. Pirmā diena mums bija kur mums bija pirmā diena muzejā. Nē, pirmā diena mums bija 3. autobus. Jā, dzīvoklī. Pirmā diena mums bija Pļauniekos un dzīvoklī visa diena. Nākamajā dienā visu dienu mēs bijām Latvijas Nacionālajā muzejā, vai ne? Jā. Un tad mēs 3. dienā bijām Pilī. Un, tas bija principā interesantākais un radošākais, tāpēc, ka tur viss no nulles līdz pašām beigām bija viss izdomāts no mums. Un tas viss ir nofilmēts un vloga tipā ir pirmā epizode ir mūsu YouTube, tā kā noskatieties to. Drīz būs 2. diena un pēc īsa brīža arī būs 3. diena. Jā, varēsiet noskatīties arī behind the scenes. Jā, tur daudz var redzēt, paskatīties, kā iet, un pat uz ļoti daudziem jautājumiem tās atbildes arī ir tajos vlogos. Jūs redzat, kā tiek strādāts, kā arī izsināts problēmas. Tas stress arī visu var redzēt, principā. Un tas pat bija projekts, kuru es teiktu, mēs nostrādājām, principā, līdz minūtēm. Viss bija izplānots, bija gan caterings, gan lokācijas, gan viss bija laikā, principā. Un tāpatās ar visu to tāpat bija milzīgs stress. Bet... Jā, viss krūta bija, jo mēs no A līdz Z visu plānojam mēs paši bez kaut kādiem eksternālu inputiem. Jā, nekas, principā visu arī komandu salasījām paši. Principā viss bija vienkārši tikai mēs, ko izdarījām. Un viss radoši bija tas, ka mēs vienkārši visam piegājām, principā ar pilnīgu, tā kā mums nebija robežas, tā kā noparkojam mašīnu pie Latvijas Nacionālā muzeja, davai maucam. Vienkārši visu, ko var iedomāties, vienkārši jāmauc.
Kāds varbūt tev ir solo projekts? Kaut kāds Interesantākais, radošākais viens pats, piemēram, solo projekts. Noteikti Marko repertēks 56 Ņujorkā. Tas bija līdz šim visspontānākais, radošākais un, man liekas, interesantākais projekts, kurā esmu bijis. Tāpēc, kad arī Marko bija izdomājis lokācijas, kurās mēs apmēram filmēsim, bet to visu kadra plānu un visu pārējo, principā, mēs daudz ko vingojām vienkārši uz vietas. Es filmēju visu laiku. Principā, pilnīgi visu laiku. Cik mēs gājām, mēs vienā dienā nostaigājām 40 km, atceros. Un visas tos 40 km man bija līdz lielā soma plus vēl camcorders, ar main gear un ar mazo kameriņu. Mēs visu laiku filmējām, un tur bija radoši un interesanti tikai tāpēc, ka vienkārši viss apkārt bija tik interesants. Tur, tu vari aizbraukt uz Ņujorku katru nedēļu un tāpat uzfilmēt kaut ko jaunu. Principā. Tas ir, man liekas, priekš manis interesantākais varbūt. Kāds tev būtu tāds solo? Man gan jau, kad mēs ar OG Reinītu to faklipu filmējām, kad es nesaku, kur tas bija. Tas bija kaut kādā pamestā mūžā. Grinču tā nebija? Nē, Grinču skola. Bija kā opcija, bet mēs viņu nokancelojām. Karina bija make-ups, šādos viņai par krūti make-up. Noskatieties OG Reinīšu klipu fak. Viņš bija nofilmēs tīri ar iPhone, bez nekādiem ekstra filtriem, statīviem un vēl kaut kā. Ļoti patīk, kā sanāca klips. Tur bija arī baigā skriešana, jo tur bija tā smukā migla, un es redzu, ka viņa pazūda. Mums vajag ātrāk, un arī saule sāk rietēt. Un viss tādā steigā bija nofilmēts, bet krūts klips sanāca. Man personīgi ļoti patīk, un iesaku noskatīties visiem. Arī klips tika featurots Lenz Addiction, un savāca diezgan daudz skatījums tas posts. Principā tas būtu tā kā, viens no pēdējiem jautājumiem, bet mēs varam paņemt vēl kādu jautājumu no Sindijas, jo viņi bija uzdevusi mums apmēram 5 vai 6 jautājumus. Paldies tev, ka tu izrādīji tādu iniciatīvu. Mēs vēl varētu atbildēt uz šo jautājumu, vai ar šo nodarbojoties var arī nepārdegt. Un jautājums tāds diezgan virspusēji - nē. Noteikti kaut kad būs tas brīdis, kad jūs pārdegsiet. Un tas ir ļoti, es teiktu, ka labi, jo jūs zinat savu threshold, līdz kuram jūs varat sevi vest. Tā kā ir labi zināt savus robežas. Tas ir stulbi teikts, bet tie, kas dzer alkoholu un māca dzert alkoholu, zina savu robežu. Un tie, kas nezina savu robežu, tie visu laiku piedzersies un novemsies. Principā tas pats ir arī šeit, ja mēs pielīdzinām, ja jūs visu laiku strādāsiet un neļausiet sev atpūsties, un tas nenozīmē atpūsties ir pagulēt gultā. Nē, atpūsties ir izlasīt kaut kādu grāmatu vai padarīt kaut ko citu, aizbraukt uz, mālu pulciņu un uztaisīt kaut kādu trauku, kaut ko, kas nav saistīts ar jūsu sfēru. Principā visu laiku vajag sevi atpūtināt. Tad jūs neizdegsiet. Bet, ir jāzina savu robežu. Ja jūs jūtat, ka es varētu paņemt šo video, jo viņš, šito projektu, jo viņš man nopelnīs, tur nezinu, X amount of money, ja, pieņemsim kaut kādu noteiktu summu, bet es esmu nenormāli noguris. Un es zinu, ka man vispārībā nebūs. Tad vienkārši neiet uz to projektu. Atdodiet to projektu kādam sev uzticamam draugam vai kādam citam filmētājam, paņemiet kaut vai 50 eiro par to, ka iedevāt viņam to projektu. Un ejiet un atpūšties. Nezinu, tos 50 eiro ielieciet, aizejiet uz restorānu, paēdiet vai aizbrauciet uz Jūrmalu, pastaigājiet gar jomas, jau aiziet uz Kinza House paēst kaut ko. Vai nopērkat mammai puķis. Jā, vai aizbrauciet vienkārši pie vecākiem. Jā. Principā, jā, jo vajag sev ļaut vienmēr laiku nedaudz tā kā Galaktikas teica, DJ Galaktikam šautauts, kā viņš teica, vajag laiku padzīvot. Vienkārši vajag padzīvot. Tā kā, lai darītu kaut ko atkal jaunu un atkal likt iekšā kreatīvajā vidē, tev vajag vienkārši padzīvot. Pastaigāt, pabraukāt ar riteni, da jebko. Jā, uz beigām var pateikt to, ka ārpus, apkopojot visus jautājumus, ka daudz arī prasīja par ieteikumiem tam līdzīgi. Negribās tur, ieteikt cilvēkiem, kā dzīvot, bet vienkārši esat laipni, pārmērīgi nelamājieties, ir īpaši uz setiem, lūdzu, tas ir svarīgi. Tas izklausās, tas izskatās ļoti pretīgi. Ir bijusi pieredze, ka cilvēki pārmērīgi tur mētā vārdus. Protams, ja ziniet, jums āmurs nokrit uz kājas, pat reliģios cilvēks stipri pateiks to, ko nevajadzētu teikt. Bet, jā, esiet laipni. Nerunā. Labi, tā būtu basic lieta, ka neapspiežas cits cilvēks aiz muguras, jo
Mums bija pieredze tāda, ka pat mūsu projektos bija tā, ka cilvēki ir darījuši tādas lietas, pēc kurām mēs pat viņus redzēt negribam. Jā. Tāpēc nedziļinoties visā tajā, vienkārši esat laipni pret cilvēkiem, esiet tādi pret viņiem, tā, kādi jūs gribat, lai viņi ir pret jums. Jā, un nekad nenokrītat arī līdz kaut kādam līmenim, tā kā mēs teicām par to reidžumu, kad mūs tur sūta dirst, jā. Nesāciet tur teikt, tu arī ej dirst un tu arī ej skroplis vai kaut ko. Nē, nekad vienkārši esiet vienmēr respektful. Vienalga ar ko, kā. Ja tas neaiziet līdz tam, ka jūs mammu tur bez mazai apsaukā, jā, tad tur bišķi savādāk varbūt ir, bet tāpatās arī tad tas nav, ir Nav tāds tā labs vērts. teiciens. It's not worth the energy. Jā. Tas nav vērts manas enerģijas. Vai tiešām jums ir vērts investēt savu enerģiju kaut kādā idiotā, kurš jau ir stulbs cilvēks? Nevajag to darīt, tas priekš kam tas nav vajadzīgs. Un arī par seta tā kā dzīvi un visu to, tā kā, to vidi ir jāmāk atcerieties vienmēr sevī piefiksēt to pogu, kad jūs ieslēdzat fun mode un kad jūs viņu izslēdzat. Jā. Tāpēc arī ir tikai tāda profesija kā First AD, tāpēc, kad ir šitais te, ka cilvēki nemāk izslēgt to pogu. Man patīk ar Color Time, kad es sastrādājos, viņiem ir tāds prikols, kad 15 minūtes pirms mēs ejam uz laukumu, piemēram, tur filmēt vai ko, visiem aiziet tur kaut kādi piedūrieni, lamu vārdi, kaut kas, bet tas viss notiek savā mazajā burbulī. Pieņemsim, tas ir operatori tikai, burbulis. Mazajā burbulī, un jūs nedzird neviens apkārt. Un tad, kad paiet tās 15 minūtes un ir jāsāk filmēt, izslēdzam visus jokus, visus mīmus, un tikai, ja pieņemsim uz seta notiek kaut kas funny, kaut kas smieklīgs, tad jūs varat izspļaut kaut kādu mazo, kā iestarpinājumu. Tas vienkārši ir smieklīgi, tas banters ir. Bet neaizējam tur tālāk, Dievs, tas ir tā, tāpēc, un tur viens sāk smieties, otrs sāk smieties, tas viss ir, tas iet laiks, iet minūtes, tā kā. Esiet pieklājīgi, jā, tā kā Aleksandrs teica, galvenais, jums vienmēr jābūt jums pašiem, netēlojiet kādu citu, bet atcerieties to, ka jūs esat sabiedrībā, ja jūs dzīvojat ar citiem cilvēkiem. Jūs neesat tikai jūs, un neviens nav svarīgāks par kādu citu. Režisors nav svarīgāks par operatoru, operators nav svarīgāks par gaismotāju. Visi mēs strādājam vienā milzīgā tādā burbulī, tā kā bišu stropā, un katrs dara savu darbu. Un ja katrs darīs savu darbu, tad visi ir vienlīdzīgi nozīmīgi. Jo ja viens bita viena tur vai divas nestrādā, tad pūznis kaut kur sāk tur čakarēties. Jā, principā, tā kā esam visi godīgs bites. Uz šī respektālas nodas, es domāju, ka šis būs viss. Jā, paldies visiem, kas klausījās. Jā. Es domāju, ka būs biežāk jātaisa tā, tur, kur mēs divatā esam bez viesiem izrunājot kaut kāds jautājums. Jā, un droši arī iesakiet, piemēram, ko jūs vēlētos redzēt vai dzirdēt no mums, ja jūs gribat kaut kādus vairāk tehniskus ieteikumus, jo, kā podkāstā mēs nerunāsim par to, kādu fokālo attālumu izmantot noteiktajā vietā vai kādu, kādus kelvinus likt noteiktajā vietā, pieņemsim, bet ja tādas visādas lietas jūs tehniski gribat uzzināt, droši nebaidieties mums rakstīt. Protams, cilvēki, kas zina kaut kādus sponsorus, droši sponsori, nebaidieties arī mums rakstīt. Mēs labprāt varētu uz galda nolikt kaut kādu ūdens pudeli, ja tas atbalstītu mūs kaut kā finansiāli, lai varētu šis podkāsts augt vēl augstāk, paņemt telpas iespējams, varbūt kaut kādu vēl tehniku paņemt. Viss, kas nāks no šī labumā, ies apakaļ šeit iekšā, jo mēs no šī netaisamies kaut kā pelnīt. Šis ir vienkārši kaut kas, lai radītu jums saturu, informāciju iedot. Un es domāju, tagad likās sākumā, ka nevienam baigi tas neinteresēs, bet ir tagad rakstījuši cilvēki tiešām, kuriem tas ir aizķerās. Tā kā sponsori obligāti. Jā, vēlreiz visiem paldies par foršiem jautājumiem. Ceram, ka atbildējām uz visiem saprotami. Līdz nākamajai epizodei. Čau!